Nu ko, atkal čau visiem. Šodien gribu jums parādīt, kā mēs pinam Ziemeļu palmas. Mums ir sākušās meistarklases, kā jau katru gadu martā mums ir meistarklases. Jūs varat atbraukt pie mums un uzpīt savu koku no kārkliem. Mēs viņu saucam par Ziemeļu palmām. Es tev parādīšu, kā viņas izskatās gatavas. Šitā izskatās Ziemeļu palmas. Viņas ir ieliktas kastē ar ūdeni un jau viss lēnām notiekās. Tā kā tagad es parādīšu visu pilnībā, kā viņu ir jāpina. Tātad te man ir paņemts pods un tuliņās es paņemšu kārklus un spraudīšu tai podā iekšā. Tā kā skatamies. Pirmā lieta, kas mums ir paņemam šādas te klūdziņas un apmēram kaut kādu 1,80 m garas viņas man ir. Pirmais, kas jāizdara, ir jāapgriež viņas slīpi. Šāda slīpi. Jāapgriež visas, lai te būtu, ja to var redzēt, lai šitā būtu pēc iespējas lielāka plakna un viņa būtu svaiga, kur mēs spraudīsim zemē iekšā. Attiecīgi viņi veidos ātrāk uzsūks ūdeni, veidosies saknītes tur. Jau kā tā mēs šitos visus apgraizīsim. Kad jāfilmē, bišķiņ neērti ir. Šitā mums ir šķirne amerikānka konkrēti šitā. Mēs izmantojam šo te koku pīšanā principā divas šķirnes, amerikānku un ziedru šķeldu šķirni. Nezinu, kā viņiem tas nosaukums īsti ir. Kāpēc tieši šīs šķirnes? Mēs ilgu laiku mēģinājām saprast, kāpēc no citām šķirnēm nesanāk uzpīt kokus. Viņi vienkārši ņem un kals nost. Un tad mums pamazām, pieliec. Var teikt tā, kad šīm te konkrēti amerikānkai daudzām kārklu šķirnēm jāskatās, lai būtu pēc iespējas biezāka mize. Jo ir šķirnes, kurām tā mize ļoti plāna, un tad viņš to sulu nedzen līdz augšai. Attiecīgi viņi nespēja ieaugties visā garumā. Tāpat arī žogiem izmanto šitās šķirnes. Amerikānku un tādas, jā. Tā kā, ja jūs ejat grāmalī sagriezt kārklus, tad atceraties, kad jāskatās, lai ir bieza tā miziņa. Protams, jūs varat arī pie mums nopirkt tādus vai nopirkt jau gatavus šitādas te kārklus un pīt mājās paši. Tāpēc es arī esmu taisu šo te video, lai jūs varētu paši pīt. Ja ne visi grib braukt pie mums, mācīties pīt, bet jūs to varat darīt paši. Protams, jūs varat arī pievienoties tur tiešraidēm. Es tur šādi taisu tiešraides, bet es gan to daru citā tīklā, Unilive tīklā. Ja ir interesi, varat uzrakstīties jums. Pastāstīšu, kā tur tik klāt. Vot. Respektīvi, mēs saspraužam tas klūdziņas pa 6 gabalām 8 reizes, lai sanāk vienāds attālums. Respektīvi, mēs iespraužam šinī malā, tad apgriežam pretējo malu un tieši pretējā malā spraužam atkal 6.
Es apmēram orientējos pēc tā poda. Saspraudīs te 6 arī. Protams, jūs varat arī gatavu koku no mums nopirkt. Mums kādi vairāk kā 100 ir paredzēti sapīt. Materiāls ir sagatavots. Un, protams, arī komentāros uzrakstīt, vai jums patīk šādi tipu video par kārkliem, kā viņi, kā plantācija aug, kā stādās, kā audzējās, visi šie te jautājumi. Es varu filmēt un likt, ja jums ir interesi. Jā, spraužu viņus līdz pašai apakšai šeit, līdz atdurās. Ka mēs jau būsim 3 daļās sadalījuši šo te podu. Šis sadalīts jau 4 daļās pa 6 gabu. Jā, tagad mēs sadalām vēl 4, un tad viņš būs sadalīts 8 daļās rezultātā. Podu var izmantot lielāku, mazāk kādiem. Mazāk uz šitādu izmēru lūgām nevar, jo nebūs vietas, kur saspraust. Vienīgi tad var ņemt mazāk to skaitu. Bet ja viņš ņem pa vienam, ja piņ, tad ir švakri, tad viņi tā kā īsti nesanāk. Neizskatās smuki. Un, kad viņi saspraust, mēs varam sākt pīt. Es ceru, būs redzams. Ko mēs darām? Ņemam tos 6. Pirmos 3 pavelkam uz sevi un sakrustojam ar tiem 3. Paņemam nākamos 6 un atkal pirmos 3 pastumjam pa priekšu. Otros aizmugurējos sakrustojam ar šiem te, ko mēs sakrustojam pirmīt. Un ieliekam šādu knaģīti. Tā, ņemam nākamos. Tagad atkal mums te ir 3. Priekšēji pavelkam pirmos uz sevi pastumjam garām un sakrustojam ar aizmugurējiem tos, kurus mēs te jau turējām rokā. Knaģīšus liekam apmēram vienādā augstumā. Tā, lai iet. Ņemam nākamos. Atkal tas pats. 3 uz topas, 3 uz šopas. Un ieliekam knaģi. Es ceru, ka tur ir labi redzams viss. Tā tik uz riņķi.
Ņem, un tik piņem, un tik piņem, un tik piņem, un piņem. Šitas ir pats grūtākais moments, to sākumu visu uzpīt. Es varu pēc tam parādīt, kā tas viss izskatās. Kad ātrāk piņem, kad ir piešāvies. Viņš savādāk tad dara, bet ja es tā rādīšu jums, tad jūs nesapratīsiet to procesu sākumu visu. Bet es varu kādā no nākamajiem video parādīt, kā pīt ātrāk. Ja ir interesi, protams. Pirmais apels tūliņ būs. Šitos mēs pielabosim. Kas tālāk? Pinam tālāk. Atkal sakrustojam tā, lai viņš ir pamiņš iet. Skatāmies, lai mums tie rombiņi šeit ir vienādi. Sanāk daudz maz. Redzēt, jā? Tas rombiņš ir tie augšu apakš apmēram sakrīt. Vienu roku pietur, ieliek naģi. Un tā tik uz priekšu. Ja mēs skatāmies, lai iet vienādā augstumā, lai tie rombiņi ir apmēram vienādi. Daudz maz mēs jau te, protams, pielabot vēl varam visu ko. Tad, kad viņi jau tā pa 3 pāri, tā teikt, tad nav tik būtiski, kad tev kāds ir kādu klūdziņu tievāk, kādu resnāk, jo tad, kad ir pa vienai tu pini, tad ir vienu tievāk, vienu resnāk, un vienu otru pārlauž, un baigi nesmuki sanāk. Ja pa 3, tad viņas tā kā pretestība ir vienāda daudz maz, un viņa labāk saliekās. Un ja kāda no viņām neizdzīvo, tad arī nav tik traģiski, tas nav tik pamanāms. Tas kopējā skata. Tagad būsim apgājuši pilnu apli otru un varam viņu sariktēt visu smuki. Šito mēs varam, tas aizmuts mums. Un tie tagad ir paaugsts bišķiņi.
Tā roka šitā bišķiņ, tur bišķiņ pieloka, šur pieloka, lai viņš šmukāk ir. Šitā ar palocītiņ. Ja vajag. Parasti, ja vajag. Kākla nav baigi taisnē viss tāda. Daži līks. Viņi jāpiepravīja kaut kur. Galvenais ir atlasīt 48 daudz maz vienādu resnumu un vienādu garumu. Bet parasti pēc garuma viņi arī ir vienāda resnuma. Tad paliek pa augstu un nolaidīsim viņu zemāk. Izņemam ķepuri ārā. Un pinam tālāk. Man tā bišķi nepierast šādu pītu, es parasti pinu savādāk, jo. Bet ja es jums rādīšu savādāk uzreiz, tad jums būs par sarežģīti. Vēl kas jāskatās, ka tiem rombiņiem, jo tie rombiņi ir lielāki, tad tas pinums tā kā varās vaļā, tā kā nāk platumā. Ja mazāk, tad viņš iet tādā šaurumā. Ja apmēram vienādi iet tāds viens izmērs, tad viņš ir taisns kā skurstenis tāds. Daudz, kad pina pašā augšā sāk viņus tos rombiņus taisīt lielākus, un tad tā augšu tā atverās vaļā. Bet es tā nedaru, jo tad, kad viņš sāk zaļot tā augšu, visi sāks, viņš jau tāpat to svaru paliks lielāks tā augšu. Šito būsim pabeiguši pīt. Tad mums vajadzēs tas krustus augšā. Viņus vajadzēs visus mums paņemt un sašņorēt. To es visu jums parādīšu, to viņi paņemsim džutu saukliņu un sasiesim. Lai nevarās vaļā. Tālāk, ko mēs darām? Tālāk mēs ņemam šnorītes. Te man ir viens tāds paraudziņš. Šitā te garumiņš man tāds ir. Mums vajag 8 gabals. Mums 8 krustos jāsasien ir. Tā ir džuta saukla, jebkurā veikalā nopērkam. Un 8.
griežam. Te nav šķērs, pie rokas šķēriem varbūt būtu vieglāk. Un tāda aukliņa. Sagriežam cilpiņas. Mums ir 8 snolītes. Neiet iekšā. Tā, ir. Nazi malā ņemam vienu šņurīti. Pārējās noliekam pa rokai, pa ķērienam. Pārlokam uz pusēm šādi. Izņemam vienu knaģi ārā. Izvēram šādi cauri, tā kā maiss sienē. Šitā ras. Un krusteniski šitā apmetam riņķi. Un savelkam. Pēc tam liekos gals nogriezīsim nost šitos. Nemētājās. Ņemam nost nākamo knaģi. Ņemam atkal vienu šņurīti. Izveram cauri. Un cenšamies sasiet, lai visi vienādā augstumā. Apsienam uz riņķi. 2 kuļmezgli, kā man vectēvs mēdz teikt. Parastos mezglus sauc par kuļmezgliem. Izņemam nākamo un tā 8 reizes pa riņķi. Un koks būs gandrīz gatavs. Atkal kā tā. Bet tas jau vēl nav viss. Tagad mums ir kas jāizdara. Mums tagad ir jāpaņem atkal dārznieks šķērs. Tādas. Es jums varētu ieteikt, kur tādas ir dabūt. Tās ir Japāņi. Nav baigi lētās, bet tad baigi labās. Baigi labās. Vienkārši super labi. Paņemam šitā te, cik augstu mēs gribam. Viss tā kopā, saņemam to žunkuru. Un tagad ir ļoti svarīgi nebaidīties iegriezt sev pirkstā, bet līdz ar, kā lai parāda, līdz ar roku, ja? Šitā te, līdz ar pašu roku, jo tad jūs nogriezīsiet taisni. Ja negriezīs līdz ar roku, tad būs šķīpe. Protams, kad var paņemt kaut kādu puļķi, nogriezt vienādu augstumu un griezt uz riņķi, gar tā pieliek puļķīt, nogriež. Tā arī var darīt. Mums paliek šī tāda buntīte, to mēs principā metam ārā. Šis ir, bišķiņ pavaram vaļā, tā smuki. Šis ir gatavs, kā jums patīk tāds. Nevainas, ne? Atliek tikai apgriezt tās liekās džutas auklas. To mēs fiks izdarām. Tad dārznieks šķēriem var griezt auklu. Nav mums te nekāda lieki šitie
manuprāt, forši, ne? Ko jūs domā? Par šitādu koku. Viņš tālāk, lai var redzēt viņu. Ne? Tālāk jau instrukcijas par to, kā viņu stādīt, kad stādīt, kā kopt, kas ar viņu ir jādara, lai viņš izaug forši, smuks augu kopā, resns paliek un tāds smukām cepurēm. Par to es jums pastāstīšu jau kādā no nākamajiem video. Ja jums tas interesē, rakstiet komentāros. Ja jums patīk tas, ko es jums parādīju, tad ielieciet laiku, parakstieties uz kanāliem un, protams, apmeklējiet manu kanālu arī Unilaivā. Tur būs daudz interesants tiešraides. Arī šie video tur būs salikti visi, bet tur būs arī tiešraidītes, kurās es tur stāstu par un rādu kā piņu un visādas citādas interesantas lietas. Tā kā uz tikšanos, skatamies!